Vjačeslavs ir gan strādā Stokholmas Rīgas ekonomikas augstskolā, gan biceps, kas ir ne tikai viens liels muskulis, bet kas ir Baltijas kurš nav fitness klubs, jā, bet Baltic International Center for Economic Policy Studies, jā. Tieši tā. Un es dodu vārdu Vjačeslavam, un pēc tam es ceru, ka mums būs aktīva diskusija. Paldies, Nils. Man ir liels gods, ka esmu aicināts uz šo diskusiju. Ja? Man jāsaka, es drusku tā negaidīju. Es esmu ļoti gandarīts, ka tik daudz cilvēku, bet es tā recināju uz vairāk tādu, varbūt neformālu diskusiju. Ja? Līdz ar to man varbūt uzreiz jāatvainojas par to, ka varbūt šī prezentācija ir tā drusku bija paredzēta vairāk tādas neformāla diskusija. Ja? Nu, bet... Nekas mēs pēc tam veicināsim to. Jā. Tad man arī jāatvainojas par to, ka šī prezentācija ir angļu valoda, tas ir galvenais iemesls, tāpēc, ka, jūs varbūt arī tā ievērosiet, man darba valoda ir angļu valoda, es galvenokārt runāju angļu valoda, mums viss notiek angļu valoda, tāpēc, ka man nav tik daudz iespēju, lai praktizētu savu latviešu valodu, un ja es to gatavotu latviešu valodu, tas man aizņemtu laikam, kad es vismaz 3 reizes lielu laiku. Ok. Tad sāksim. Vai mums vajag lietot mikrofonu? Jā, vai ir ok? Es varu mēģināt runāt skaļāk, protams, pēc ar mikrofonu. Tas ir vēl... Jā, tā es arī varbūt pievašu. Tā es mēģināšu izmantot arī savu augstas tehnoloģijas. Tā. Okay, es ceru, ka tas strādā. Ok, vismaz tas darbojas. Ok. Tad pirmkārt man varbūt jāsaka no tāda disclaimer, ka es jau esmu saņemis tādu drusciņu hate mail no dažiem cilvēkiem par to, kuri nebija pavisam iepriecināti par šādām lietām. Ja? Un tas nav kāds pētījums. Ja? Tas ir to, ko mēs saucam kā discussion paper. Es nezinu, ka latviski tas būs vairāk diskusijas ziņojums, ja, ka tas bija saukts. Ja? Tāda ziņa, es ceru, ka jums nav, teiksim, tādas pārmērīgas ekspektācijas par to, ka es te tagad jums došu atbildēs uz kādiem visiem jautājumiem vai vispār uz vairākiem jautājumiem. Ja? Tad tas ir discussion paper. Ja? Tam ir ļoti specifisks mērķis. Un mērķis ir atspoguļot šī nosaukuma, vai viss ir kārtībā ar augstāku izglītību Latviju. Ja? Tad es nerunāšu par to, šis ziņojums nedos jums kādas atbildes uz to, kas nav pareizi vai kas nav kārtībā ar augstāku izglītību Latviju, bet es mēģināšu jums parādīt dažus, teiksim, tādu pierādījumus, ja, datus par to, ka kaut kas diemžēl nav kārtībā un ka tas ir diezgan svarīgi. Ja. Un par kādiem konkrētiem cēloņiem es domāju, ka mēs par to varam, tas būtu varbūt tāds pamats kādai tālākai diskusijai un varbūt kādiem tālākiem darbiem. Ja. Tad, jā, es diezgan maz, ko jums teikšu par cēloņiem kā tādiem. Jā, tas bija viena no kritikām no kādām iepriekšējām prezentācijām. Jā. Tomēr es došu vienu tādu politikas rekomendāciju, kura, manuprāt, ir diezgan acīmredzama. Jā. Ok, tātad man jāizteic pateicību strateģiskas analīzes komisijas prezidenta, kurā finansēja šī darbu, bet man arī jāizteic pateicību Telesonera, jo teiksim, es nenoturēju tik daudz laiku uz to, cik es noturēju, ja, teiksim, ja Telesonera no tad brīdī neteica, ok, mēs, principā, varam tā līdzfinansēt tavu tālāku, teiksim, darbu pie šī ziņojuma. Ja. Un viņi ir nofinansējuši šī vienu datubāzi, par kuru es stāstīšu vēlāk. Ja. Tad, ok, tāds plāns, man ir vispār tikai pusotra stunda, pēc tam man jābrauc prom, man ir mans otrais darbs, tas ir babysitting, ja. Un līdz ar to mans ierosinājums ir sekojošs, ka es mēģināšu runāt kaut kādas 40 minūtes, maksimum stundu, ja. Pēc tam mēs atliksim kādu pusstundu uz jūsu jautājumiem un tā tālāk. Tātad man ir tāds lūgums, ka ja jums ir kādi jautājumi, ja, tad
uzdodiet tos tikai tādi, ja jums kaut kas nav skaidrs ar pašu prezentāciju. Kas ir šī attēla, jā, vai kaut kas tāds. Ja jums ir kāda nopietna jautājuma, tad lūdzu pierakstiet vai kaut kas. Un jums būs, es domāju, daudz iespēju tos uzdot pēc tam, kad es pabeigšu. Ja? Okay? Jā, okay. Tad principā man ir 3 daļas. Es prezentēšu noteiktus datus par teiksim, tā uzņēmumu līmeni, par saistību starp augstāku izglītību un inovācijām. Tas ir pirmais. Otrais, es parādīšu dažus datus par teiksim, tās publikācijām, starptautiskais žurnālus. Okay, tas nav nekas kaut kas jauns, bet tomēr. Ja? Un trešais, tāds vismaz sam, ko var par to izdarīt. Bet vēlreiz, es nepretendēju uz to, ka man ir, teiksim, kad es visas atbildēs, ja pat uz to, kas jādara. Okay. Tad zināmas problēmas. Okay. Mēs zinām, ir diezgan plaši zināms, ka, ja mēs, teiksim, tā, mēģināsim salīdzināt Latvijas augstāku izglītību ar, teiksim, augstākam izglītībam citas valstis, tad mēs zinām, ka, ja mēs paņemsim kādos tādus diezgan nominālos rādītājus, ka, piemēram, studentu skaits uz, tur, es nezinu, vienu iedzīvotāju, tad Latvija droši vien būs kaut kāda pirmā desmitnieka, man liekas. Nu, man pat neliekas, es to zinu, vismaz kaut kāda gada tas bija patiesība, ja? Bet tomēr mēs arī zinām, ka mēs visi dzīvojam Latvijā, un mēs zinām, ka Latvija ir tāda valsts, protams, ka nevienīga valsts, kur starp to, kas ir uz papīra, un to, kas ir reāli, pastāv, teiksim, tāda atšķirība. Ja, un dažreiz, pārāk bieži varbūt šī atšķirība varētu būt diezgan liela. Un tad jautājums ir, tad cik liela ir šī starpība starp šī nomināla, un kas ir uz papīra, un reāli. Un tad pirmais ir diezgan, jūs sapratu, liela daļa ar studenti, ja, es domāju, ka jūs droši vien, labi ziniet, ka vairāki studenti kaut kādā veidā savieno pilnu laiku mācības ar pilnu laiku, teiksim, pilnu darba slodzi. Ja? Es nezinu, manus laikus tā arī bija. Es nezinu, kā jūsu laikus arī tādi līdzīgi. Es jums pat varu atklāt, teiksim, tādu, tas nav kāds liels noslēpums, bet, piemēram, es pabeidzu savu laiku bakalauru Latvijas universitāti, un es tā, gudīgi sakot, es negāju uz lekcijām, sākot no 2. kursa. Ne uz vienu. Man ir ļoti labas atzīmes. Turklāt, teiksim, sarunās ar dažiem, pat ar vairākiem cilvēkiem, kuriem ir tādas, es nenosaukšu nekādas vārdus un uzvārdus, bet tie ir diezgan plaši pazīstami cilvēki, uzņēmumu vadītāji un tā tālāk, un viņi jums pateiks kaut ko to pašu. No 2. kursa lekcijas, ne. Visi sāk strādāt. Tad interesanti, ka vismaz pēc šī to, ko mēs saucam kā ekonomisti anecdotal evidence, tāda korelācija starp to, ka cilvēki apmeklē studijas un to, ka viņi pēc tam panāk dzīve, ir diezgan tāda pretēja. Ja, jo mazāk cilvēki mācās, jo lielākas ir viņu sekmes, teiksim, tā reāla dzīve. Nu, vismaz tas ir tā, no manas pieredzes. Un jūsu tie kolēģi, Daunis Auers, Toms Rostoks, un, ka viņš nav jūsu kolēģis, bet viņš kādreiz bijis mans kolēģis, Kens Smiths, tas bija, teiksim, vienīgais tāds pētījums, kuru es tā uzskatītu par nopietnu par to, un viens no šī pētījuma atklājumiem bija tāds, ka aptuveni 1/4 daļa studentu savieno pilnu laiku mācības ar darbu. Un tas, protams, negatīvi ietekmē visu tas atzīmēs un visu kopā ar mācības procesu. Ja? Bet, again, tas nav kaut kāds liels noslēpums. Ja? Otrais ir to, kas atkal ir diezgan labi zināms, ir to, ka Latvijas akadēmija, teiksim, novecojas un jau sen un strauji. Ja? Jūsu fakultāte, es teiktu, tas ir ļoti patīkams izņēmums. Jums ir diezgan daudz jaunu cilvēku. Ne? Bet ir tāda data no Centrālā statistikas biroja, ka, ja mēs paskatīsim uz šī vecuma struktūru, tikai aptuveni 7% no profesoriem un pētniekiem ir jaunāki par 36 gadiem. Tas ir ļoti maz, salīdzinot ar, gandrīz jebkuru valsts. Ja. Tad kaut kādu iemeslu dēļ, kad visi šie daudz studentu pabeidz savas augstskolas, viņam nav nekāda īpaša entuziasma, teiksim tā, turpināt kaut kādu akademisku karjeru. Kāpēc? Ja?